Biedrībā Tavi draugi ir noticis ļaunprātīgs uzbrukums. Ļaunprātīgi izraisīts ugunsgrēks, un tas, ko mēs šobrīd darām, ar ko mēs šobrīd nodarbojamies, ir mēģinam maksimāli saprast lietas apstākļus, sadarboties ar atbilstošajām iestādēm un paralēli ar jūsu palīdzību, paralēli ar līdzcilvēku atbalstu, gan ar organizācijām, gan ar uzņēmumiem, gan ar ziedotājiem, gan ar brīvprātīgajiem. Kopīgi cenšamies novērst maksimāli šīs sekas, sakārtot telpas, atbrīvot noliktavu, izšķirot ziedojumus, izšķirot to, kas ir nederīgs, to, kas ir jāmet miskastē, no tā, kas ir derīgs un izmantojams, ko mēs varam, ar ko mēs varam piepildīt šīs lietas galveno vērtību, nonākt pie palīdzības saņēmēju. Un, diemžēl, tas apjoms ar to, ko mēs varam noziedot, ko mēs varam saglābt, ir ļoti mazs. Lielākā daļa ir cietusi pilnībā, un tā ir izmetama. Bet daram, ko varam. Biedrība Tavi draugi nepārstāj strādāt, mēs neapstājamies. Mēs esam izveidojuši savu pagaidu darba vietu. Mēs domājam par tālāko darbību, par tālākiem soļiem, vai atjaunot esošās telpas, vai pārvākties uz citām telpām. Un mēs noteikti neapstāsimies. Šis mūs padara kaut kādā ziņā vēl stiprākus. Šis ļauj mums saprast, cik stipri cilvēki ir mums apkārt, mūsu brīvprātīgie, mūsu darbinieki, kuri neskatoties uz to, kas ir noticis, uz to, cik apdraudējums liels ir viņu darba vietai vai viņu izvēles vietai, kur nodarboties ar brīvprātīgošanu, viņi turpina šeit nākt. Un tā ir mana vislielākā pateicība. Es esmu ļoti pateicīgs arī ziedotājiem, atbalstītājiem, bet visvairāk šajā brīdī esmu tiešām pateicīgs un visvairāk novērtēju tieši darbinieku un brīvprātīgo darbu, jo tie cilvēki, kas par spīti visam nāk uz šejieni, šeit darbojās, tīra, kārto, vāc visu to drazu, kas šeit ir, ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Jo atrasties šeit ir ļoti grūti, pirmkārt piedūmojumu dēļ, otrkārt emociju dēļ. Un tad mēs atradīsim veidu, kā turpināt iet uz priekšu. Mēs redzam cilvēkus, kas ir mūsu blakus, gan organizācijas, gan uzņēmumi, gan ziedotāji, gan privātpersonas. Un tas ir tas, kas mums ļauj neapstāties, jo galu galā tās ir tikai mantas. Mēs viņas atjaunosim, sakārtosim, dabūsim jaunas un turpināsim darīt to, ko mēs esam atnākuši šeit darīt, palīdzēt cilvēkiem.